Sveiki, mīļie draugi! Kā jūs zināt, Tupperware iet līdzi laikam, un katru, man liekas, es pat teiktu gadu vai pusgadu, mums izmet kaut ko jaunu tirgu, piedāvā jaunu izstrādājumu, ejot līdzi laikam un tendencēm, nosauksim to tā. Un redziet, šeit man šobrīd ir tāda spēļmantiņa, ja, kas sākumā varētu likties, diez, kas tas tāds ir, un īstenībā varētu arī likt jums paminēt, kas tas tāds ir. Tie, kas zin, tie ja? Kas man ļoti patika, ir tas, ka šeit ir jaunais Tupperware logo, tātad jūs zināt, ka tas ir jaunums, jo logo nomainījās pavisam nesen. Ja? Un uz katra izstrādājuma vāka ir logo, kad jūs, ja jūs, piemēram, iegooglējat Tupperware logo, jūs arī redzat, kā tas logo ir pa gadiem izmainījies, attīstījies un palicis pavisam savādāks. Tā kā šis ir pavisam jaunums. Ja? Tā kā tā. Lūk, redziet, tāds trauks, kas sākumā liekas, kad aizņem daudz vietas, bet tad, kad mums mājās viņu vajag ielikt atvilknē, tad mēs vienkārši viņu padarām kompaktāku. Kas tad tas tāds ir? Ko jūs ēdat tad, kad jūs ejat uz kino? Vai tad, kad jūs skatāties filmas mājās? Popkornu, vai ne? Bet vai mēs zinām, ejot uz kino, kā tas popkorns ir pagatavots un kas tur ir pievienots? Es domāju, ka nē. Mājas apstākļos, kā mēs to gatavojam dažādos maisiņos, citos traukos, nezinu, kādam ir elektriskā tāda varbūt ierīce, kura tur taisa tos graudiņus. Bet mums šeit ir tātad mazs kompakts trauks, ko jūs varat paņemt līdzi arī, piemēram, braucot kaut kur pie dabas. Jo viss, kas jums būs vajadzīgs, pagatavošanā ir kas? Mikroviņkrāsnes. Principā, jebkurā viesmājā, jebkurā viesnīcā, sevi cienošā viesnīcā, mājās, jau, man liekas, katram ir mikroviņkrāsnes, tad jūs varat mājās pagatavot popkornu. Kas šobrīd paliek arvien vienkāršāk, ja agrāk tas likās, nav latviski vārda, problemātiski vai pārāk sarežģīti, tad šobrīd tas ir jau pavisam vienkārši. Tātad viens mazs kompakts trauks, ko jūs varat glabāt atvilknē, nezinu, pie katliem kā vāku, un varat glabāt arī mikroviņkrāsnī. Gatavošana mikroviņkrāsnī jums nevajag nekādas atsevišķas ierīces, atsevišķus vadus. Jums ierīce jau ir pievienota elektrībā, jums ir viens mazs trauciņš, ko paņemt līdzi. Tātad es te visu laiku spēlējos, lai jūs redzētu, cik maz vietas tas aizņem, bet cik tas ir labs un praktisks izstrādājums. Bet vispār par popkornu, agrāk tas varbūt nebija tik populārs, tagad tas paliek arvien populārāks, jo, nezinu, mājās bērnu ballītes, mājās ir filmu vakari, mājās ir hokeja spēļu skatīšanās vai olimpisko spēļu skatīšanās vai dejeb kaut kas, ko mēs parasti sēžam pie televizora vai pie kaut kāda ekrāna skatāmies, un kas mums parasti notiek. Jā, mums vajag kaut ko visu laiku, nezinu, ēst, graust, tā kā refleks izveidojas, kaut ko visu laiku vajag glāst mutē. Un popkorna priekšrocība ir tā, ka, ja jūs viņu paši gatavojat atsevišķi, nezinu, paši to darāt, tad ir gandrīz 0 kalorijas. Protams, atkarīgs no tā, ko jūs tur esat pievienojuši klāt, pa sviestiņu, piedevām un visu pārējo, kas mums, tā teikt, kalorijas palielina, kaloriju skaitu. Vislabāk garšo svaigi pagatavots popkorns, tā kā atkal atceramies, pagatavojam un ēdam. Svaigs. Garšu variācijas var būt visdažādākās. Kādam garšo saļš, kādam garšo salds, kādam garšo vispār bez piedevām, nezinu, pamērcējot vienalga pamērcējot kaut kur, un tad jūs viņu ēdat. Bet, ja mēs runājam tad atgriežoties pie šī izstrādājuma, kas ir pilnīgs jaunums, unikāls izstrādājums, es domāju, ka pat arī ļoti, ļoti, ļoti fantastiski patentēts, jo nevienam tāda nav, tas ir tikai Tupperware izstrādājums, ir šis te popkorna pagatavošanas trauks, ko jūs redzējāt, kas pavisam vienkārši saliekās, tikpat vienkārši viņš ir gatavs darbošanās. Tātad, no kā tad sastāv šis trauks? No vienkārši atsevišķa plasmasas vāka, kuram ir 2 pozīcijas. Redziet, pozīcija ar mute vaļā, mute ciet. Ja? Zem vāka, kā lielākajai daļai mūsu izstrādājuma, ir arī instrukcija. Nezinu, neredzat, tur ir instrukcija. Gatavošanas instrukcija, kas ir iegravēta, lai jūs, jebkurā gadījumā varat apsīties kaut kādu špikarīti sev priekšā. Tad ir šī te platīna silikona trauks, ja? Šāds te, vienā pusē mūsu jaunais skaistais logo, otrā pusē tādi caurumiņi. Kāpēc ar caurumiņu? Pēc brīža. Bet iekšā mums ir
viena sastāvdaļa, ar kuru ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tas ir stikls. Stikla ieliknis šāds te, ja, mazs apaišs stikliņš. Lūdzu, nedariet tā, kad jūs viņu nometat, jo piedodiet, atvainojiet. Es domāju, ka pagaidām atsevišķi nopirkt viņu laikam vēl nevarēs, varbūt varēs, nezinu, laiks rādīs. Īsāk sakot, tātad 3 sastāvdaļas vāks, pats trauks un stikliņš. 3 atsevišķas sastāvdaļas. Šīs te stikliņš ir vajadzīgs, lai tad, kad jūs berat iekšā popkorna graudus, kuri gatavošanas rezultātā sakarst un tātad to punkšķi taisa, nesabojā silikona, šo te platīnu silikona trauku. Ja, šo te pašu pamatnīti. Ievietošana būs vienkārša, ja, tātad tur katrā sānā ir tāda kā, izvirzījuma austiņa, aiz kuras jums tas stikliņš ir jāfiksē. Bet, tas notiek pavisam vienkārši. Jūs ieliekat vienā maliņā, tad, šito jūs varbūt neredzat, tad jūs uzvelkat to otras puses austiņu virsū, nofiksējot šo te stiklu, un tad jums trauks ir gatavs lietošanai. Īsāk sakot, to trauku uzvelkat uz tā stikliņa, izveidojat tādas maliņas, un redziet, jums šādi te tas stikls ir šeit nofiksēts. Atceramies vēl vienu lietu, ka gatavošanas laikā stikls uzkarsīs. Būs ļoti karsts. Nevajag tā, ka jūs uzreiz izņemat no mikroviņa krāsnes, liekat sev klēpī. Paeksperimentēt varat, darīt nevajag. Paliks ļoti karsti. Ļaujiet pēc gatavošanas tam traukam atdzist, protams, bez vāka, jo, lai tie tvaiki iznāk ārā un jūsu popkorns ir pietiekami kraukšķīgs un baudāms. Tas, ko mēs noteikti iesakām, ka visas jūsu izvērtīgās garšu variācijas jūs pievienojat pēc gatavošanas. Ja? Lai tas popkorns tur sagatavojas neitrāls, izsprakšķi savus sprakšķus, un tad, kad jūs gribat, sāli, siera pulverus un visu pārējo, to pēc tam jau, kad esat noņēmuši vāku, lūdzu dariet. Tātad, mēs sākam runāt par to, ka traukam vienā pusē ir caurumiņi. Kāpēc tie caurumiņi ir vajadzīgi? Tāpēc, ka ne visi mūsu tie popkorna graudi vienmēr izsprakšķi un sagatavojās. Šīs trauks vienkārši fantastisks ir ar to, ka jūs to gatavo popkornu, pirms garšu pievienošanas. Pēc tam, kad jūs esat no mikroviņa krāsnes izņēmuši ārā, jūs noliekat vāku pozīcijā tādā, ka jums tie caurumiņi ir uz priekšu, un šī te atvērtā mute ir virs tiem caurumiņiem, jo tad jūs vienkārši šādi te kratot saturu, jums izbirs ārā tie graudiņi, tie, kas nav izsprakšķējuši. Un atceramies to, ka tos, kuri nav izsprakšķējuši, tos mēs, metam ārā, un negatavojam otrais, jo, to nevajag darīt, tas nebūs pareizi. Tā, par gatavošanu. Šajā te traukā vēl ir jāievēro konkrētā dozēšana, tātad 72 grami popkorna graudu, ko jūs principā varat vienreiz nomērīt, iebērt šeit iekšā, atceramies ar stikliņu, iebērt šeit iekšā, un pēc tam, ja jūs vizuāli redzēsiet, līdz kurai atzīmē aptuveni tie 72 grami ir. Tie, kas grib būt pilnīgi precīzi, sveriet katru reizi, vienalga. Vai arī tomēr paņemiet vienu tādu mērtrauku, un, tomēr pēc tam jūs uz aci, kā saka, atcerēsties, cik dziļi ir tas popkorns jāsaber. Attiecībā uz gatavošanu, pēc instrukcijas, kura vienmēr ir katram izstrādājumam līdzi, ir arī latviski. Tā kā uzmanīgi iepazīstamies arī ar instrukciju, lūdzu. Ja? Mēs gan, protams, visi vienmēr visu zinām vislabāk, un mums instrukcijas nevajag, bet varbūt, lai izvairītos no liekiem, stresa faktoriem un neapmierinātības momentiem, izlasam instrukciju. Jo pēc vadlīnijām šos te 72 gramus popkorna gatavojam uz maksimālo mikroviļņu krāsnes jaudu. Kādam ir 1000, kādam ir 800, kādam ir 1200. Man liekas, pēdējās jaunākās, vai ne? Bija 1200. 3 minūtes. Bet tad, kad jums tas laiks jau iet uz beigām, iesaka arī pēc instrukcijas jau paklausīties, ar kādu laika intervālu jums tie popkorna graudi sprakšķi. Tātad, ja ir kaut kādas jau 2-3 sekundes starplaikā, tad jūs tuvojaties šim te gatavības fināla posmam. Paies šis te laiks, tātad aptuveni maksimālā jauda, 3 minūtes.
Ja jums, veicot maģisko izkratīšanu, paliek aptuveni līdz 10 negatavajiem tiem graudiņiem cietajiem, kas parasti gatavojot citādos traukos vai iepakojumos, pēc tam jūs varat bojāt savus zobus un tad jums zobārsts izmaksās dārgi, līdz 10 tādiem graudiņiem uzsitiet sev uz pleca, jūs esat izdarījuši pilnīgi pareizi visu un atraduši šo te jaudas un laika līdz attiecību. Ja jums ir 10+, varbūt, ja ir 11, tad jau vēl ir labi, bet ja jums ir aptuveni jau, teiksim, 15, 20, 30 tie graudiņi, tātad paspēlējieties vēl ar šo te laiku, varbūt, ka jums vajag vēl plus 15 sekundes līdz plus pusminūtē, bet, tur prātīgi pasekojiet līdzi, patestējiet, jo, kā mēs zinām, tad mikroviņu krāsnes mēdz būt ļoti dažādas, specifika katrai ir sava, gatavošanas laiks un jauda katrai ir sava. Paspēlējieties, atrodiet savu ideālo laiku un temperatūras kombināciju. Bet viena lieta, kas arī baiga labāk, kad jūs, kā mēs visi mūsdienās esam, tomēr mēs skaitam arī naudu, šajā te traukā gatavojot, ja? Tātad 1 eiro. Samaksājot 1 eiro, jūs sagatavosiet 3 porcijas popkorna. Ja? Tagad mēs tā uzmetam uz atmiņu, cik maksā popkorns kino. Jā. Aptuveni kaut kāds ap 5, atkal mums sanāk šis te kino popkorns. Un te 1 eiro 3 porcijas. Ideāls filmu vakars, man liekas, vai ne? Tad, kā es teicu, pēc tam, jā, un vēl kas ir ļoti laba lieta, ir tāda, ka jūs šajā te traukā pagatavo to popkornu, ja, jūs varat uzreiz servēt. Ja jums tur nevajag pārbērt no elektriskās ierīces vēl kaut kādā servēšanas bļodā, un tad to visu darīt bļodu maisot, jums iet popkorns pa gaisu. Nē, gatavs popkorns, piedevas pēc nepieciešamības un izvērtīgajām dvēseles vēlmēm konkrētajā momentā, tad vāku pagriežam šādi, un tad mēs ar cieto maliņu aiztaisām šos caurumiņus ciet, nekur jums nekas neizbirs, ņemam, samaisam savu popkornu, nezinu, ar sāli, cukuru, pulveriem vai ko jūs tur gribat pievienot, viss vāks nost, gatavs popkorns, gatavs lietošanai. Ja? Ēšanas vaina. Ko par piedevām mēs varam teikt? Tātad atceramies par to, ka mēs pievienojam pēc tam, kad mēs esam izņēmuši no mikroviņu krāsnes, lai tomēr visas, nezinu, tur sviestiņu, taukskābes, garšvielas, zaļumi vai jebkas, ko jūs liksiet klāt, tomēr tajā traukā nesūcās iekšā. Jā, par kopšanu es pastāstīšu mazliet vēlāk, jūs varat mazgāt arī mikroviņu krāsnī, trauku mašīnā. Jā, redziet, pārbaudījām jūsu kurš klausās. Jā, mazgāt šo te tātad silikona daļu, vāku, bet lūdzu stikliņu nē. Stikliņu, tomēr mazo apaļo stikliņu nomazgājam ar rokām, saudzīgi izturamies pret stiklu. Lūdzu, citādi būs ziepes pēc tev. Varat sadedzināt trauku. Lūk, bet lieliskā lieta ir tāda, ka jūs šajā te traukā jūs varat gatavot vienkārši, viegli, mājas apstākļos un gatavot pats. Jo jūs zināt, ko jūs tur liksiet klāt, kas tur ir pievienots. Vēl mums bija tāda doma, ka gan šīs te tātad filmu skatīšanās momenti un bērnu balīts un vispārējais, bet cilvēki, kas strādā naktsmaiņas. Ja? Tātad viņiem, nezinu, kopējā virtuvē darba devējs, noziedojiet savus līdzekļus darbinieku labsajūtai, labbūtībai, kā tagad ir moderni teikt, nopērtiet šādu trauciņu, kurš stāv, nezinu, plauktā atvilknē vai kaut kur. Un tie, kas strādā naktsmaiņas, viņiem arī parasti pa nakti uznāk, nezinu, kā lai saka, bats, kad tev gribās naktī kaut ko ēst. Jo, piemēram, nezinu, tur mediķi, ugunsdzēsēji vai jebkādas naktsmaiņas dalībnieki un darbinieki, viņiem pa nakti, kad uznāk tā ēšanas kāra, lai neēstu, nezinu, tur sviestmaizītes, šokolādītes un kaut ko tam līdzīgu, tātad minimāls kaloriju daudzums gandrīz 0, paņemam popkornu un uzēdam popkornu. Protams, atkal attiecībā no tā, ko jūs tur pats pievienojat pēc garšvielām. Jā, gatavojam pats un tad mēs uzkožam. Ja? Nevis tas ir ēdiens, bet tas ir pat īstenībā. Ja jums kādā brīdī nav ko darīt, vai jūs esat ļoti tāds zinātkārs personāžs, paguglējiet popkorna īpašības.
tur saka, ir daudz šķiedra vielas, tātad minimāls kaloriju daudzums atkarībā no piedevām. To jūs varat atkārtoties visu laiku. Lūk, un jūs gatavojat pats zinat, ko pievienot. Par kopšanu, tātad es teicu, ka atsevišķi varat trauku mazgājumā mašīnā mazgāt vāku, šo te silikona trauku, bet stikliņu nē. Stikliņš atsevišķi prātīgi trausla sastāvdaļa. Tas ir par šo. Ir cilvēki, kuri saka mums arī, ka, jā, bet, ja es gribu popkornu, es nopērku tur to, papīra paciņu vai kā mēs to varam nosaukt, tātad iepakojumu, ko mēs liekam mikroviņu krāsnī gatavošanai. Jā, darīt varat. Vai to vajag? Atkarīgs ir no tā, cik bieži jūs to popkornu gatavojat šajā te iepakojumā un cik bieži tātad jūs to lietojat uzturā. Jo, kā mēs zinām, tomēr, viss, kas ir gatavs, nevienmēr ir labākais, jo, jūs nezināt, kā jūs to esat pagatavojuši. Kāds pērk gatavu popkornu? Jā, arī darīt var. Vai vajag? Ja ir iespēja pagatavot pašam, es teiktu, ka nē, pagatavojam pats. Pēc situācijas, protams, ja mēs ejam uz kino, tad mēs gribam tajā vietā to popkornu nopirkt, baudīt, lūdzu, jā, jo, kā es saku, dzīvot vispār ir kaitīgi, jā, jo, apkārtējā vide mums ir kaitīgi, iedarbības ir dažādas un mūsu rezultāts var būt dažāds, bet mazliet padalīsimies no tiem zinātniskajiem faktoriem, ko mēs esam ievākuši informāciju par šīm tātad gatavajām papīra paciņām, kurās popkorns ir. Tātad tur ir pievienotas dažādas mākslīgās garšas, tur ir pievienoti konservanti, jo tomēr padomājiet pats, gatavs produkts ir jāsaglabā ilgstoši, jo tām iepakojumiem viņiem nav nedēļas derīguma termiņš, viņiem ir mēnešiem. Tātad tas ir kad ir tās mākslīgās piedevas un konservanti. Tad tur ir pievienota tāda ķīmiskā viela kā diacetils. Ne visi zin, kas tas ir. Tas ir tas, kad jums tur gatavais popkorns jau ir ar tādu patīkamu sviestu aromātu. Tad padomājiet, pats ķīmisks pievienots aromatizators. Cik tas ir veselīgs jūsu ķermenim. Un šo diacetilu liek arī pie elektroniskajām cigaretēm. Jā, tātad, ja jūs zinat, cik veselīgas ir šīs ierīces, tad padomājiet to, ka jums arī šajā te paciņā, ko jūs gatavojat, lai pēc tam ēstu, uzņemtu nevis ar elpošanu, piemēram, bet jau vielmaiņas sistēmā un šī te visā barības traktā ir pievienot šī ķīmiskā viela. Tātad, protams, var būt augsts sāls un cukura saturs, daudzums. Ja jūs nezināt, cik daudz tur ir salikta visi, mākslīgie garšas pastiprinātāji, sāls, cukurs tā skaitā. Tad vēl tur ir pievienotas transtauku skābes, kas izraisa sirds asinsvadu slimības, slimšanas, holesterīna paaugstināšanos, līmeni. Un, ja mēs tomēr visi esam par veselīgo uzturu un kaut cik veselīgu dzīvesveidu mēs cenšamies piekļūt, tad varbūt mēs tomēr izvairamies no ikdienas lietošanas šādām te lietām. Tad, protams, vēl padomājam par to, ka šīs te papīra paciņa, jā, līdzīgi kā tās papīra glāzītes, kuras ir it kā papīra un dabai draudzīgās, viņām ir jānotur sevī šī te mākslīgās eļļas un sviesti, kas tur ir pievienoti. Jā, tātad, stādamies priekšā, ja mēs papīrā ietinam sviestu, tas papīrs uzreiz arī uz ārējās virsmas parāda to saturu, kas ir iekšā. Bet šeit tā paciņa ir skaistā, viendabīga, viss ir kārtībā. Tātad šis te iekšējais pārklājums, kas ir domāts eļļas aizturēšanai un šo te visu vielu aizturēšanai, īsti labs nav, jo no tā var rasties tā skaitā arī hormonu disbalans un imunitātes disbalans. Tā sev patīkamas lietas, nosauksim to tā. Un, protams, gatavais popkorns, ko jūs tur kaut kur pērkat vai gatavojat no šīm te gatavajiem iepakojumiem, jūs tiešām atkal nezināt, kas tur un cik daudz tiešām ir pievienots, un tātad tam visam būs ļoti augsts kaloriju līmenis. Ja? Mēs varam, protams, iet uz sporta zāli, dedzināt nost un visu pārējo, bet, ja mēs apzināti to ņemam, daram, tad tomēr tā ir mūsu atbildība pret mūsu veselību. Bet, varbūt tiešām pagatavojam paši, zinot to, kas tur ir iekšā, un zinot šo te praktiski 0 kaloriju līmeni. Es nesaku, ka visi tagad beidzam pirkt tās gatavās pakas un vispārējais.
Mums sanāk kaut kāda arī fast foodu, kā saka, nopirkt un kaut ko neveselīgi apēst. Viss lūdzu dozēti. Tātad, ja ir iespēja, nezinu, labi, vienreiz mēnesī jūs viņu nopērkat, nekas ar jums arī nenotiks. Bet te jums ir viens trauks mājās, ko jūs varat vienkārši ielikt atvilknē un pats sev pagatavot izcilu popkornu ar jebkādām garšām. Tā kā aicinu jūs izvēlēties labāko un sekot līdz inovācijām.